Oh, I feel so low. Lieliski īstenībā tāda iespēja atkal atgriezties ar pilnpriecīgas mašīnas startēt. Un, paldies, protams, federācijai, ka deva tādu iespēju un šo klasi sāk veidot jau gadu atpakaļ. Šobrīd mēs esam vairāki dalībnieki, kas tās mašīnas uzbūvējuši esam. Un šoreiz gan sanāca pirmajiem startēt, bet es domāju, uz nākamo sacensību būs jau 5 un vairāk mašīnas. Līdz gada beigām jau pat Skandināvi izrādījuši interesi ir un lietuvieši, un tā kā viss notiksies, tas vienkārši laika jautājums. Ne jau šī momentā mēs runājam par augšgali, vēl par pārējo visu. Nu, tā ir tomēr 4x4 piedziņa mašīna, un viņi ir ļoti konkurētspējīgi uz doto momentu. Ja viss pareizi sabūvēs, nedomāju, ka viņi ir sliktāki ar kaut ko, un kaut kur mēs būsim zaudētāji. Protams, tā doma šai klasē jaunai izveidotājai ir būtībā standarta mašīna, bet, lai viņu, teiksim, kārtīgi uztaisīt, ir darbs jāiegūt pēdējoši liels, ir gan virsbūvē, gan transmisijā, visi jāpārlasa, visi ir. Protams, arī naudas jautājums, jā, iespējams, arī pat mēneša laikā uzbūvēt šādu mašīnu, bet mums vajadzīgs bija gads, jā. Bet, jā, tā doma ir tāda, ka mašīnai ir ļoti daudz noteikumi, stingri, kas mums jāievēro. Jā. Mēs drīkstam tikai nomainīt palielām amortizāciju un sajūgu. Vispārējais ir pilnīgi standarts. Pašreiz mērķis vispār to klasi iekustināt, lai būtu vēl vismaz, es domāju, ka vēl vismaz 2 mašīnas, lai mēs to visu godīgi pēdestāvu varētu aizņemt. Jo pašreiz jau mēs saņemsim visas 3 kausus, tāpēc viss sastāvs spriežot, ka viss pienāksies mums. Bet tas nav pats galvenais kaut kur aizbraukt, jo arī lietuvieši ir izteikuši jau interesi par šo visu, igauni ir izteikuši interesi par šo klasi. Ja viņi šeit Latvijā izkustēsies, domāju, ka tā arī notiksies, un es domāju, ka noteikti izkustēsies. Lai brauc viņi pie mums, viņiem tās būs ārzemes, mums būs viesmājas sacensības. Liels darbs izdarīts ir un mašīna uz starta ir, un tas ir pats galvenais. Noskaņojums ir jābrauc tikai. Mērķis nav būt šodien pirmajām, ja, jo pa lielām galvenais uzdevums mums ir nobraukt, lai šie cilvēki, kas taisās startēt nākamajās sacensībās, lai viņi redz, ka tas viss notiekās, ja, ka šī standarta mašīna var izturēt to slodzi un viņi līdz finišam var nobraukt. Ja. Tā kā, protams, rallijas jau mēs tikai sasniedzot rūtājām korogu redzēsim, kā mums ies. Viennozīmīgi pirmais vispār sakars ir ar stūrmaņa krēslu un pats tur sēžot, debija būs labi. Nebūs nekāda kreņķa, es domāju. Kaut gan atkal domāju, ka Kaspars nav no tiem lēnākiem braucējiem. Es domāju, viņš jau neteiks tā, ka tagad es sēžu jauns turpat blakus, ir vēl kaut ko. Es domāju, viņš brauks tikpat ātri, cik visu laiku. Lēns viņš nav. Transmisija jābūt standarta, ir virsbūve arī, protams, visi jābūt standarta. Ierobežojumi ir, vadības blokiem ir, visiem ir vienāda programma, viss ir noblombēts. Nav iespējamība rallija laikā samainīt un pilnveidot. Tā kā es saku, teiksim, mēs tie, kas šīs mašīnas no jauna būvējam, un mēs visi esam par to, lai visiem būtu vienādi un lai izšķirt, teiksim, viss trasē. Tā kā pa lielām, tā jau būs. Citi saka, ka tās mašīnas varētu būt ātrākas nekā A-grupa. Es domāju, tam es nepiekrītu, jo braucam ar standarta degvielu, un tā jauda krietni mazāk. Izmaiņas nav tik lielas. Mums faktiski vajadzētu kaut ko nedaudz izmainīt. Tas būtu turbīnai restruktori, lai mēs varētu piedalīties arī A-grupā braukt. Protams, mums nebūtu konkurētspējīga mašīna, bet nevienmēr. Vienmēr ir arī sportiskā veiksme, ko mēs darām. Vai mēs braucam izklaidēties, vai mēs braucam tieši pēc rezultātu. Bet nav vēl bijis tāds man paziņas sportistos, kurš nebrauc pēc rezultātu. Visi jau tikai saka, ka viņi brauc pēc izklaides, vēl pēc, ka visi brauc pēc rezultātu. Vēl neko nesaprotu, kas tur īsti jādara. Tad pa vēl nobremzē, un tad startā esam nogulējuši jau daudz sekundes pazaudējuši. Tā kā, nezinu, rītā rādīs, kā mums ies. It kā man pašam liekas, ka viss ir kārtībā. Laiki labi ir, mašīna ir perfekti sagatavot, vispār par to es nedomāju tehniskām lietām. Tā kā vienkārši man ir jābrauc. Vairāk, protams, uzsvars bija uz grāns dopiem, bet nevarēja īsti izbaudīt tos ceļus, jo bija šausmīgi izdzītas špūras. Dažkārt vienkārši bija jāizbrauc tā, lai nesalauz mašīnu, bet es ļoti ceru, ka rītā būs krietni labāk ceļu, jo mums augstās rezultāti startvieta ir. Tā kā redzēsim, rītā ir ļoti daudz vēl ko braukt, ir 20 pār kilometru dops, tā kā visi izšķirsies.
super finišs sasniegts un mašīna ir izturējusi godām. Galvenais ir pierādīts to, ka var pabraukt ielas mašīnu šādā režīmā un rezultāti nav maz tik slikti. Es ļoti apmierināts, esmu perfekti, viss lieliski ir. Ja? Bija ļoti slideni un nav jau īsti man ko salīdzināt, teiksim, kā tas būtu, ja būtu. Tur, kur arī bija varbūt pa ātru, tur, kur nevarēja sabremzēties, var jau, protams, norakstīt to visu uz mašīnu. Mums tagad ir standarta bremze, standarta kārba un tādā gar, bet nē, tas ir tikai un vienīgi sports. Tur, es domāju, ka visiem tie apstākļi ir vienādi. Galvenā problēma bija, ka mēs nebija pareizi trasi pierakstījuši un viens tramplīns pie lielā ātruma diezgan, teiksim tā, vairāk meita un tad mēs piezemējāmies tiešām nepareizi un salocējām mašīnas priekšpuses un viss radiators, viss, bet, paldies Dievam, to varējām turpināt braukt. Un divās citās bišķiņi jau pa grāvu jau brauc, bet tas viss piedarās pa lietu. Es saku, pagājušajā gadā nesanāca, pagājušajā bija kūleņi, bet šogad esam noturējušies ceļu, jo Talsu rallijs ir ļoti specifisks, viņš ir ātrs un ir ļoti daudz bīstams vietas, super, man patīk. Talsu rallijs viens no foršākajiem, jo ceļu un laikapstākļi, te nekad nevar paredzēt. Ja vakar vēl nebija plānots, ka būs šodien lietas, tad rīt jau sāk līt un bija pilnīgi cits riepas vajadzīgs, neko nevar paredzēt. Esam uz ceļu un finišā, viss ir kārtībā.